1949. gada 12. maijā ir pienākusi vēstures Krievu. Oficiāli noslēgusies Berlīnes blokāde, kas gandrīz vienu gadu turējusi spriedzēt gan Eiropu, gan visu pasauli. Šis notikums ir kļuvis par vienu no pirmajiem lielajiem konfliktiem starp Amerikas Savienotajām valstīm un Padomju Savienību pēc Otrā pasaules kara. Bet, lai saprastu, kā mēs nonācām līdz šai krīzē, jāatgriežas dažus gadus atpakaļ. 1945. gadā, pēc kara beigām, Vācija tika sadalīta 4 okupācijas zonās. Arī Berlīne, lai gan atradās Padomju zonā, tika sadalīta starp 4 lielvarām – ASV, Lielbritāniju, Franciju un Padomju Savienību. Sākumā sadarbība vēl pastāvēja, taču spriedze pieauga. 1947. gadā ASV uzsāka Maršala plānu, kur mēģina palīdzēt Eiropai ekonomiski attīstīties. Padomju Savienība šo soli uztvēra kā mēģinājumu paplašināt rietumu ietekmi. Situācija vēl vairāk sāsinājās 1948. gada 20. jūnijā, kad rietumvalstis ieviesa jaunu valodu savās zonās – Deutschmarku. Tas bija svarīgs solis ekonomikas stabilizēšanai, taču Maskava to uzskatīja par draudu. Un tad sekoja izšķirošas brīdis. 1948. gada 24. jūnijā Padomju Savienība pilnībā bloķēja visus sauszemes un ūdens ceļus uz Rietumu Berlīnu. Tā sākās Berlīnes blokāde. Tas nozīmē, ka vairāk nekā 2 miljoni cilvēku pēkšņi tika nomirst no pārtikas, degvielas un citām nepieciešamajām precēm. Pilsētā draudēja humānā krīze. Taču rietumvalstis izvēlējās nepadoties, jo 1948. gada 26. jūnijā tika uzsākta vērienīga operācija Berlīnes gaisa telts. Lidmašīnām no Lielbritānijas un Rietumvācijas katru dienu tika piegādātas nepieciešamās preces – pārtika, ogles, medikamenti. Dažkārt lidmašīnas nolaidās Berlīnai pat tik pēc dažām minūtēm. Ziemas mēneši bija īpaši smagi. 1948. un 1949. gada ziema bija augsta, un ogļu piegādes bija kritiski svarīgas. Neskatoties uz grūtībām, gaisa telts turpinājās nepārtraukti. Kopumā tika veikta vairāk nekā 200,000 lidojumi, piegādājot vairāk nekā 2 miljonus tonu kravu. Tas kļuva par vienu no iespaidīgākajiem loģistikas sasniegumiem vēsturē. Un beidzot, šodien, 1949. gada 12. maijā, Padomju Savienība ir atcēlusi blokādi. Visi ceļi uz Rietumu Berlīni atkal atvērti. Lai gan gaisa telts vēl kādu laiku turpināsies drošības nolūkos, krīze faktiski ir beigusies. Berlīnes iedzīvotāji var atvieglot un uzelpot. Tomēr šie notikumi ir atstājuši dziļas sekas. Daudz uzskata, ka šī krīze iezīmē sākumu ilgstošam politiskiem un ideoloģiskiem konfliktiem austrumu un rietumiem, tā sauktiem augstiem karām. Turklāt jau šogad tiek plānota 2 atsevišķu Vācijas valstu izveide. Tas nozīmē, ka sadalījums kļūs vēl izteiktāks. Šovakar Berlīnē valda prieks un cerība. Ielās cilvēki svin, bērni atkal var droši spēlēties, un pilsēta beidzot apgūst saikni ar ārpasauli. Šī diena paliks vēsturē kā pierādījums tam, cik svarīga ir neatlaidība un sadarbība pat sarežģītākajos laikos. Paldies, ka skatījāties! Uz redzēšanos!